Tā ērce, kas tevī ir iespiedusies, un tu redz, kā viņai kustās kājiņas, un viņa bija diezgan jau paliela. Tā bija tāda šausmu sajūta, tā bija tāda riebuma sajūta, bet tad jau man sāka sāpēt galva un sacēlās temperatūra. Bet principā es atrados visu laiku pusnesamaņas stāvoklī. Un tagad es esmu slimnīcā, kurā es nemitīgi vēmju, kurā man no tām galvas sāpēm, no tās temperatūras man ir pastāvīga vēmšana. Es kā šodien atceros savu pirmamto bīzi sev blakus uz spilveni. Un tad vienu reizi pēc 2 nedēļām man atļāva ienākt mammai tajā slimnīcā, lai viņa palīdzētu man tikt galā ar tiem matiem. Un viņa jau saprata, ka man to matu nebūs. Un man arī pēc tās slimošanas un zālēm viņa arī sāk pastiprināt krist ārā. Un tās ir tās traumas, ko tev nes līdz tāda smaga saslimšana, pret kur tagad īstenībā ir tās iespējas. Nav tā, ka slimība atstāja tikai kaut kādas fiziskas sekas. Katra slimība nāk arī ar kaut kādiem smagiem psiholoģiskiem zaudējumiem, kas man liekas sāpīgāki par tiem, kas ir tie fiziskie.